Zini, tā kā bingo, ka griež jātiek, ko bloķīts ir un... Jā, tā jau. Es pagriezīšu un tev viņš pats... Lai viņš pats griežās, jā. Nu nekā, tikai mierinājumu balva. Lūdzu, neiet garām. Un pupiņa viena katram jāpārliek ir. Tad arī mierinājumu balva tikai. Kungs gados bija nācis ciemos, un viņš man saka, brauciet, viņš atcerējis apliķiem himnu, jā? Un viņš man saka, tu, Kristīna, atbrauc. Es saku, labi, es atbraucu, paklausīt. Kaut ko mēs varam arī. Un kas tur notiks par labi? Bingo griež tā, jā, Es uzinu, šito. Nu nekā. Atkal nekā. Kā tu zini, ka nekā? Nu man reku pa vidu. Ir jābūt precīzi ar stundu? Jā. Ne jau uz kur katru. Nekā. Mierinājumu balvu. Mierinājumu balvu. Tad ir un pupiņa jāpārliek groziņā. Nu pilnīgi arī pa mums, jā. Nu, kas tā ir? Jo vairāk pozitīvas idejas mācīs citiem, jo labāk tās atgūst pats. Un šobrīd mums, man liekas, tā arī notiek. Nu, kas tad tev? Vienmēr aizmirsti, ko esi devis, bet atceries, ko esi saņēmis. Sasēvis, es jau ne. Tā, viņš izteicās, viņš jau tur jau teiks, ir Es teiktu, kad beidzās, kas saka, sākas, tad izieņās, tas tāds ceļš. Esiet mīļi sveicināti apriķu muzejā un īpašajā muzeja naktī, kurā mēs ejam pa pēdām laikam. Šogad muzejos visā Latvijā īpaši domāsim par laiku, skaitīsim laiku, vizualizēsim laiku un varbūt uz kādu mirkli pat mēģināsim apturēt laiku. Bet kas tad ir laiks? Laiks ir mūsu lielākā vērtība. Var teikt, ka laiks ir mūsu dzīve. Posms dzīvē no viena notikuma līdz otram. Tas, kas par vidu, tas ir laiks. Dzīves gadi, vēsture ar pagātni, atmiņas. Visdārgākais, kas mums pieder, ir laiks, tā ir teicis Ludvigs van Beethovens. Zinām taču, ka visu, itin visu, un mūs katru vietā noliek šis mūžīgais lielums laiks. Un to neizmērīs ne tavs, ne mans vecais skolas lineāls vai virtuves stender ar auguma atzīmju rakstu. Laiks rit, nekur nesākdamies un turpinādamies bezgalībā. Un tikai mēs paši izspēlējam ar sevi tādu joku, kā mēģinājumu laiku skaitīt, iekļauties kaut kādā laikā, piemānīt tā nežēlīgi ātro skrēju. Un tā nu ir sanācis. Mums muzejiem ir dots tāds uzdevums apstādināt laiku. Ja ne gluži pagriezt atpakaļ, tad vismaz palēlināt vai arī apturēt uz mirkli. Tas it kā ir tā kā pretēji dabiskajai kustībai un kārtībai, bet lietas rada, lai tās lietotu un galu galā, ka nevajag, varbūt izmest arī pat ārā. Bet muzejiem patīk viņas savākt kopā un atskatīties pagātnē, jo tad liekas, ka ir tā it kā drošāk, ir uz kā balstīties. Un pirms mums taču tik daudz kā ir bijis. Un pēc mums arī vēl ļoti daudz kā būs. Mēs neesam vieni, lai arī gan laika rats griežas uz priekšu. Un dziesma apliecina gluži to pašu. Sens, tik sens ir tas laiks,
uz vietas nestāvēs, pat tad, ja pulksteni ārā slēgs. Stundas, minūtes, sekundes steigs. Mans laiks, izvēle ar laiku iet. Ir dienas, kad laika nepietiek. Bet kamdēļ saspringt, jo tas ir niegs. No nakts laiku ņemu, laiks zvaigznēm zied. Visur tikai rozes zied. Kādreiz vēlās senās dienās, radies vīrais skaistais zieds. Nemirstīgi gadiem pāri, vēl uz zemes rozes zied. Saki, kāpēc maigot esmu, mūžam manām cauri svien. Pats ar tevi saudzis jau esmu, visur tikai rozes zied, un kad melnās stunda uzsāks, rudens miglas suņīrijā, teikšu klusāk, brīdi klusāk, rozes zied. Tagad saprotu un redzu visos ceļos, kur man iet, un kā neredzamā pavadienā, visur tikai rozes zied. Kādreiz alās senās dienās, radies tīrais skaistais zieds. Nemirstīgi gadiem pāri, vēl uz zemes rozes zied. Saki, kāpēc maigot esmu, mūžam manām cauri svien. Pats ar tevi saudzis jau esmu, visur tikai rozes zied, un kad melnās stunda uzsāks, rudens miglas suņīrijā, teikšu klusāk, brīdi klusāk, rozes zied. Šai vietai, šai ļoti skaistajai, mīļajai vietai, apriķiem, ir radušās veltījuma vārsmas, rindas, pašu apriķnieka, lolotas sirdī, un iznāk šodien, ka tas tiek dāvāts mums visiem, it īpaši šai vietai, un ir radusies sava apriķu himna. Un šodien ir tas mirklis, kad faktiski būs pirmatskaņojums. Jo, ja ir sirds silti vārdi, tad top arī mūzika. Ojāram Āfeldam, kurš mums šeit ir tuvu klāt, un Landrai Valdmanei, mūzikas autorei, ir tapusi šī himna vai veltījuma dziesma apriķiem. Silos vēji
iet, upes līčos iet, upes līčos iet, upes līčos iet. Novēlēsim tāpat kā apriķiem saules mūžu, lai arī šī dziesma paliek mūsu sirdīs un mums patīk viņu dziedāt. Es jums arvien pateikšu, jums ir jāmeklē, lai būtu jums turpinājumi. Kas dzied tāpat kā jūs. Mums jau ir paudžu maiga, un mēs vēl ilgi dziedāsim, un mums līdzās ir. Vispār jau, kā pateikt, lai tā rastos, ir vajadzīgs 3 lietas. Kas saka, 3 lietas ir 3 lietas. Pirmkārt, domu uzrakstīt. Tas nebija man vienkārši. Tas nav tā kā parasts ceļolis. Tomēr šitā ir atšķirība diezgan liela. Tas tā. Tad vēl vajag, kas mūziku pieskaņo. Tur galvenais Landriņai. Liels paldies, jā. Un tad arī vajag, kas viņu dziedās. Tās esiet jūs. Arī jums visam liels paldies. Paldies! Ar vārdiem vien jau nekas nav līdzēts. Un mūzika ir tā, kas aiznes to līdz tiem sirds dziļumiem. Un tā kā Ojārs vēlēja saules mūžu apriķiem, tā mēs, Landriņ, tev vēlam un pateicamies ar vissaulaināko saules pielieto ziedu, viskaistāko rozi tev par šo prieku. Saules melodija. Es domāju, ka tiesmu. Paldies, Landriņ. Es vien teikumu pateikšu. Jūs meitenes nebrīnties, ka visām es devu balts ziedus. To es darīju tāpēc, lai jūs nedevu dažāds katrai, lai jūs nebūtu cits uz citu greizsirdīgi, skaudīgi, jo es no viss sirsnīgs, viss jūs vienādi mīlu. Laiks steidzas uz priekšu. Mums līdzās ir no muzeja kolekcijas izveidota laika izstāde, un šie ir muzeja kolekcijā pulksteņi. Kāds rāda ļoti pareizu laiku, sevišķi pirmajam pulkstenim var ļoti uzticēties. Ja kāds kontrolē arī savu laiku, tad uz šo pulksteni var noteikti paļauties. Un tā mūsu pulkstenis 8. mūsu programmā ir paredzēts, ka mums būs viesi, lai vēl skaļāk ieskandinātu muzeja nakti apriķos. Un tie būs ciemiņi no Rucavas, lustīgo danču mūzika. Bet tikmēr mēs varēsim arī vēl iepazīt muzeju, būt aktīvi, padarboties.
novērojuši, kas kur te atrodās. Un mirklis, ko mēs esam gaidījuši, tieši tā īpaši ir mūsu ciemiņi no Rucavas. Es nemaz tik ļoti daudz par viņiem neko nezinu. Inta vadītāja ir brīnišķīgs cilvēks un kolēģis, un esam kopā mācījušās kursos, un tāpēc mūsu ceļi ir satikušies, un tāpēc Inta ir arī ar savu grupu šeit. Ar šiem pašiem folkloristiem kopā darbojas visiem labi pazīstamais Jānis Pūķis no Rucavas. Un man viskaistākās atmiņas ir, ka mēs Četratā šajā pašā muzejā pirms 20 gadiem, varbūt vairāk, arī dancojam lustīgos dančus, jo Jānis muzicēja, un otrs mūziķis vēl palīdzēja, un ar atlikušo ciemiņu mēs divatā krustām šķērsām pa šiem bērniņiem izdancojāmies. Un kas mums izdodas atkal viens jauks, sirsnīgs mirklis kopā ar šiem jaukiem cilvēkiem. Mīļi sveicināt šovakar visiem. Pieminētais Pūķu Jānis, kad atbrauc uz Rucavu savu dzimto pusi, viņš nelikās mierā, kamēr viņš visiem centās iestāstīt, ka viņam Rīgā bijusi bija kapela un ka noteikti Rucavā vajag kapelu. Un Imants toreiz atbalstīja to ideju, jau tas jau pie 16 gadiem atpakaļ. Un toreiz ļoti modē nāca visas folkloras lietas, jo viss tāds īsti latviskais, kas ir. Un tā kā Pūķa Jānis ir mūsu saknīte. Šovakar mums spēlē Indra Pilskalns no Dunikas. Pirms tam no tālās Austrālijas. Jā. Bet Dunika ir senču zeme, mājas. Un cilvēks cenšas iedzīvoties, multimākslinieks, ļoti talantīga. Tā, paldies. Un Imants Pričins, tas ir, tajā laikā bija kultūras ministrs Rucavā, un viņš taisni bija pie tiem klāt, kas atbalstīja, lai kapela varētu nodibināties. Donāts, arī, mums vispār patiesībā mēs esam kādi kopā, ja mēs visi sanākam, kādi 7, 8 esam. Un laiku pa laikam katram ir savi darbi, savas dzīves lietas, un nevienmēr vijoli mums, piemēram, spēlē ar vairākas meitenes. Citreiz mēs jau esam 2 vijoles un tā tālāk. Un ja Jānis ir, tad mēs 2 uz tiem armoņikām, uz tiem akordioniem, tā 2. Un tāpat arī, kurš var, tie mēs ar spēlējam. Un tā. Un tagad mums rudenī būs 16 gadu, un tā. Varēs jau puso cigaretes pirkt. Jā. Nu ko tu, Rucavies? Cik mēs esam no Rucavas, noteikti jau varbūt kaut ko taisni Rucavieti.
garami, vēl dažai mamiņai, augi viņi valeni, vēl dažai mamiņai, augi viņi valeni. Sloventiņus cilināt, ievarēja bruņas desni, Sloventiņus cilināt. Aiet man vienu prātu, jauns apņemīga vīd, aiet man vienu prātu, jauns apņemīga vīd. Vēlreiz! Aiet man vienu prātu, Man liekas, ka lustes jau ir tā uzjundījušas, vai ne, tāda sajūta, ka gribas dejot un Ja ir tautas danču pratēji, mēs esam gatavi to līdz. Jo mēs tos visus mākam, jo puiķi Jānis mūs ir samācījis. Bet mēs ļoti cilvēciski jūs saprotam, ka vienkārši gribas varbūt arī padzert kādu malku, rūķi sagādājuši bērnu sulu, sataupījuši vēl ābolu sulu, jo vienkārši balss jau ir tā kā mazliet izkaltušas kakli vai ne, un mazlietiņās vajag ievilkt telpu. Mēs jūs aicināsim visus šajā mirklī, šajā laika mirklī būt arī klāt, jo mūsu vidū ir cilvēks, kurš mums ir uzdāvinājis jauku izstādi. Izstādi ceļojas ir tālu ceļu no Rīgas un atnākus pie mums, tāpēc, ka mums ir labi draugi un mēs esam visi vienā novadā un mēs sadarbojamies un mūs iepriecināja ar izstādi Mētra Trūle. Šī nav vienīgā viņas izstāde, jo ir iepriekš bijuši arī darbiņi, vai ne? Un tas tikai mūs bagātina, mūs izglīto, mūs bagātina, mums ļauj apzināties, ka arī šodien ne tikai klasiskie mākslinieki, bet šodienas mākslinieki atkal ieguld savu skatījumu, savu redzējumu, savu varēšanu, savu talantu. Un tā jau mēs tikai varam bagātināties, vai ne? Un es varu pateikt, ka ierudināt var visur, akmenī, kokā, papīrā, un tas, tā visi grafika, un es priecājos, ka man meitai tas ir tā padevies, un ka viņai, ka viņa nav arī lepni, ka viņa brauc pie mammas, un savus izstādes rīko Mētras mājā, un arī šeit vairāk kāti bijusi. Un priecājos visus jūs te redzēju. Paldies! Un laipni lūdzam pie Saimes galda.